Pagājušo piektdienu, 13. februārī, notika 3. Daugavpils cietokšņa saglabāšanas un attīstības padomes sēde, kurā tika piedāvāti jauni cietokšņa infrastruktūras attīstības priekšlikumi. Tostarp ir aicinājums uzņēmējiem, kas vēlas nodarboties ar suvenīru tirdzniecību, taksometru pakalpojumu piedāvājumu un ierīkot inventāra nomas vietu, piemēram, velosipēdu nomu. Mēs, piemēram, suvenīru tirdzniecībai gribētu piedāvāt Sānmalas pie Nikolāja vārtiem, tāpat arī laukumiņu pretī Pirmai krasta lunetei un Sargu ēkai. Ja? Velonomu, ka mēs bijām skatījuši iespēju, jo bija pagājuši gadu 2 uzņēmēji izteikuši tādu vēlēšanos, viņa varētu atrasties aiz mūsu ēkas Nikolāja iela 5. Taksometru stāvvietu ir piedāvāts ierīkot Konstantīna un Imperatora ielu krustojumā. Padomes locekļi to apstiprināja un virzīja uz turpmāko jautājuma saskaņošanu un realizāciju. Viens no cietokšņa attīstības virzieniem ir vēsturisku ēku rekonstrukcija ar mērķi izmantot tās turisma nolūkos. Pašlaik notiek darbs pie šaujamā pulvera noliktavas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes. Šeit ir paredzēts izvietot keramikas meistara Pētera Martinsona darbu kolekciju, kas tika dāvināta Marka Rotko mākslas centram. Mēs esam viena no lielākajiem Pētera Martinsona kolekcijas glabātājiem, un lai patstāvīgi varētu šo izstādi piedāvāt skatītājiem apskatē, kas ir vairāk nekā 400 darbi, šeit ir lieliska vieta, lai to visu realizētu. Lai realizētu ieplānoto, ir jāmaina ēkas status. Šī ēka ir diezgan unikāla. Tādu ēku Latvijā vairāk nav. Ir tikai neliela ēka, vēl līdzīga cietokšņa teritorijā mūsu, bet citu tādu līdzīga pēc konstrukcijas ēku nav. Šī ēka ir vietējās nozīmes status kā piemineklis, jā, bet mēs uzskatām, ka, lai tālāk pretendētu uz nopietnāku finansējumu no fondiem, arī tur ir parasti pieprasījums, ja gribam kultūra mantojumu saglabāt, jā, un attīstīt tālāk, līdz ar to vajadzīgs augstāks status. Tāpat tiks risināts pārtikas noliktavas jautājums Nikolāja ielā. Tā tika celta 19. gadsimta 30. gados. Tāpēc ir piedāvājums tai piešķirt valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statusu. Noliktavā plāno ierīkot biznesa un kultūras centru ar kafejnīcu, veikaliem un amatnieku darbnīcām. Atbalstīta arī valsts nekustamo īpašumu aģentūras ideja iekārtot autotehnikas un cietokšņa muzeju bijušajā inženieru arsenālā blakus Ziemeļu vārtiem. Ir apstiprināts piedāvājums izmantot Pirmo krasta linetes sargu māju Daugavpils cietokšņa kultūras un informācijas centra filiāles ierīkošanai. Ir telpas dežurējušiem gidiem, jo līdz šim tā situācija ir tāda, ka gidiem bija jāgaida tās savas grupas, kuras vienmēr kavē kaut kur ārpus cietokšņa, un tas, protams, ja ārā apstākļi nav visi labi, tad, protams, tas sagāda visādas problēmas. Darbs tiks turpināts un noteikti būs jaunas idejas. Padomes locekļi ņēma vērā arī informāciju par Daugavpils cietokšņa jaunā logo izmantošanu.